Manuprāt, konkrētais sējums izskatās vienkārši perfekti. Ko darīt, ja savu rapsi vēl neesi noregulējis? Atrodamies uz ziemas kviešu lauka šķirne Informer. Aplūkosim, kā izskatās rapša lauks tūplānā Iecavā. Sveiks, lauksaimnieki! Šodien atrodamies Latvijas augstākajā punktā. Es teiktu, augstāk vairs nav kur. Atrodamies Gaiziņu kalnā un tad no šejienes arī dosimies lūkoties, kādas virsotnes ir sasniedzis rapša augšanas punkts. Dodamies! Sveiks, Edgar! Prieks tevi redzēt šodien. Varbūt iepazīstini lūdzu skatītājus ar sevi un savu saimniecību. Saimniecība atrodas Barkavas pagasts Madonas novadā. Mūsu ģimenes saimniecība vairāk 3 saimniecības kopā, apsaimniekojam apmēram 900 hektārus, audzējam ziemas rapsi, vasaras rapsi, pupas, zirņus, kviešus, vasaras kviešus, ziemas kviešus, visu pa lielu. Un patreiz arī atrodamies patiesi skaistā ziemas rapša laukā. Varbūt var arī nedaudz pastāstīt par viņu, kāda šķirne, kādā tehnoloģijā šis rapsis ir sēts. Sēts ir vienu reizi nodiskots, ir pa priekšu nodiedzēti kvieši un sēts ar tempo sēmašīnu. Šķirne ir jūsu basfa šķirne, Clearfields. Apakšā ir 170 NPK ielikts. Un te ir 50 augi šitien bijusi hektāra likts. Izsējas normāli. Un šķirne ir 1266 Clearfields. Okay. Kā herbicīds tika lietots Clairavo Flex un zinu, tev saimniecībā bieži vien izaicinājums ir rudzupuķe. Kā tu pats vērtē pēc Clairavo Flex efektivitāti? Clairavo Flex jau 1. gadu ir, bet tagad skatoties rudzupuķes te nav. Tā iepriekš mēs strādājām ar to, kā tu ir? Klamoksu bija. Klamoksu, jā, arī bija ļoti labs herbicīds. Bet lielākā problēma mums ir rudzupuķē, jā. Un ceru, ka Clairavo Flex būs palīdzējis. Konkrētais rapsis ir sēts 3. augustā un kā augšanas regulators ir lietots kariks, vai ne? Jā, tad, manuprāt, kariks ir padarījis patiešām lielisku darbu priekš šādas rapša lapotnes tik ļoti noregulēts augšanas punkts. Teik ļoti laba efektivitāte. Manuprāt, konkrētais sējums izskatās vienkārši perfekti. Tiešām viens no labākajiem rapšiem, kāds šogad ir redzēts. Bet, Edgar, kā tu pats vērtē savu sējumu? Manā, cik es esmu sējis ziemas rapsi, man uz šito laiku nekad nav šitāds raps. Un es ceru, ka viņš būs šitāds arī pavasarī. Tieši tā. Galvenais, lai viņš šāds ir arī pavasarī. Jo visu ziema priekšā. Bet man nav bijis šitāds raps priekš. Pie manis nav mūsu reģionā šitāds, man liekas. Māri, kā tev šis rapsis? Rapsis ir tiešām viens no skaistākajiem, kas es doto brīdi redzēts. Un es pat arī skaitīju lapas. Viņš ir reāli, tā kā mēs 2 gadu atpakaļ, kur filmējām, kādam rapsim jābūt 8 lapām, 8 mm augšanas punktam uz augšu un 8 mm bija arī diametra saknēs. Šis ir tiešām gatavs ziemošanai jau. Tad laikam vēl pēdējais jautājums. Varbūt tu redzi no slimību viedokļa šeit, par ko būtu jāuztraucās? Es meklēju, skatījos tiešām arī, ko dara Pomoza, bet zinot to, ka šeit ir bijis litrs kariks, man pat nav mazāko bažu, ka šeit par to būtu jāuztraucās. Tas ir tas, ko arī var redzēt. Nav tās Pomozas šeit, nav. Bet ko darīt, ja savu rapsi vēl neesi noregulējis? Ir jāsaprot rapšu izmērs. Mazākiem rapšiem, kur var pārgriežot, redzēt, ka šis augšanas punkts vēl nestiepjas augšu, piemēram 4, maksimums 5 lapas, tad to devu mēs varam lietot 0,7–0,75 litrus hektāru. Savukārt, ja mēs redzam jau, ka tiešām rapsīts jau ir lielāks, 6, 7 lapas un šis augšanas punkts iet jau uz augšu, tad šādā rapsī gan mēs rekomendētu jau likt litru tomēr kariks uz hektāru. Priekš rapšiem, kas sēti vēlāk, bet tāpat regulācija ir nepieciešama, ļoti labs risinājums būs puslitrs Juventus. Pietiek taisīt selfiju. Dodamies aplūkot aktuālos darbus ziemas kviešos. Atrodamies uz ziemas kviešu lauka šķirne Informer, un šeit jau herbicīdu maisījums Flight Forte un Pontus ir lietots. Jāpiemina tas, ka vairāk kā mēnesi šeit nav bijuši nokrišņi, tādēļ tas noteikti arī ietekmējis herbicīdu efektivitāti. Tomēr pastīsimies, kā izstāst. Jā, tik tiešām, to jau arī var redzēt. Augsnes virskārt ir salīdzinoši sausa, bet par spīti arī tam visam, ka ir sauss,
tomēr var redzēt arī, ka nezālītes dzeltē. Un, ja sola tuvākajās dienās to lietu, es domāju, ka tā augsnes herbicīda tieši augsnes iedarbība turpināsies pēc lietas. Viņš jau nekur nav pazudis. Un, lai saprastu to labāko brīdi, tiem, kas vēl nav lietojuši augsnes herbicīdus, to pašu Flight Forte vai Flight Forte plus Pontus, kad ir tas labākais brīdis, ja šajā laukā ir 3 lapiņas, tad īstais brīdis ir tajā brīdī, kad ir 1-2 lapiņas, tikko iezīmēja strīpiņas, var redzēt, kur braukt traktori pa sliedēm, smīdzinām. Kā arī, lai nezāles nav pāraugušas, tās būtu nelielākas par dīglapu stadiju. Bet pirms vēl atvadāmies, aplūkosim, kā izskatās rapša lauks Tulplānā, Iecavā. Lauks kopumā vērtējums kā ļoti labs. Rapsis ir sasniedzis 4-5 īsto lapu stadiju, un lai arī šeit vēl nav veikta rapša augšanas regulēšana ar Karix, tas ir viens no darbiem, kas tiks plānots un paveikts jau tuvākajā laikā. Šajā laukā varam redzēt arī teicamo butizāna avanta efektu minimālajā augsnes apstrādē. Uz doto brīdi, 22. septembri, lauks ir brīvs no nezālēm. Vietām varam atrast sadīgušus kviešu sārņaugus, bet tie būtiski neietekmē rapša attīstību. Pirms dodamies uz priekšu, svarīgākie darbi, kas šobrīd laukos jāpabeidz, jānoregulē rapsis un jāierobežo nezāles kviešos. Un atceramies arī par BASF lojalitātes programmu, augšuplādējumu pavadzījumus un krājuma punktus.